Redz, kur gadījies, kur ne. Pie mums ir atgriezušies mūsu seni draugi. Digitrix LV. Jā, varētu teikt, ka seni draugi. Jā, arī rekur sēž. Šodien atkal trietā, bet kaut kur jūs esat Dacīti pazaudēji. Dacīti pārvērtusies. Pārvērtusies par Andrew, jā? Sveicien Dacītai vārdienā, jā? Tikko esam vēl nosvinēti, jā? Sasdien, ja nemaldos, vai ne? Tāpēc arī nav. Tāpēc Dacīts nav. Nu, labi. Bet turpinām dažādas lietiņas pastāstīt, kā tas rodās un kā to visu izdarīt. Kas tad šodien padomā? Šodien stop motion un īstenībā startējam baigo konkursu sadarbībā ar Sony. Mums ir fotoaparāts un MP3 players, ko dāvāt jums, skatītāji. Tas viss Digitrixā, jā? Tas viss ir Digitrix LV. Tā kā ir jāuztais tikai savu stop motion filmiņa, jāsūt iekšā līdz 25. datumiņam. Un tad mums ir tāda laba žūrija, kas izvērtēs. Un tālāk jau tiks labākie. Man kā pilnīgai nezinātāji, kas ir stop motion filmiņu? Es varbūt parādīšu, ko mēs vakar uztaisījām. Ja mēs varam pieslēgt kompīti. Mēs varam pieslēgt kompīti. Jā, ir. Aiziet. Un laižam. Vakar mums aizgāja šitādas te trakas lietas vaļā. Varbūt iekomentē. Tas viss. Nē, tas viss faktiski soli pa solim taisīts. Katrs kadrs tiek nofotografēts. Šī filmiņa sastāv apmēram no 300 bildēm. Tas ir, ja teiksim, parastā video lentē, kad filmē filmu, vienā sekundē iefilmējās 25 kadri. Mums ir tā, ka no 6 bildēm mums sanāk 1 sekundi. Un tad tā kopā sanāca kaut kādu pusminūtīti. Sanāca pavārtīties pa sniegu. Jūs arī ļoti ātri notīrījāt to sniegu, es skatos. Tas nebija ātri. Filmiņā ātri. Viss ir tā lieta. Jā, nu tā tad sapratu. Cik garām filmiņām ir jābūt, lai konkursā iesniegt? Nu, līdz minūtai ar pusi 2, lai cilvēki nenojuktos paštaisot. Jo tas ir ļoti laikietilpīgi. Nu ko, šodien tad rādīsim, kā to izdarīt. Viennozīmīgi. Kādi pirmie soļi? Nu, pirmie soļi ir tādi, kad vispār vajadzētu fotoaparātu. Nodara pilnīgi jebkāds digitālais fotoaparāts. Arī mobilā telefona? Teorētiski varēs vienreiz mēģināja, pat gandrīz kaut kas sanāca. Gandrīz. Un lieta tāda, ka jāuzstājas, teiksim, uz parastu fotoaparātu vismazākais bildes izmērs, teiksim, ja fotoaparātam 5 megapikseli, tad uz 1 megapikseli, jo tas jau tā būs daudz, jo kopā tās bildes tomēr aizņem daudz vietu un arī datoram prasa atmiņu, lai viņš apstrādātu. Un tālāk iesaka arī uzlikt baltās krāsas balansu fotoaparātam, lai viena bilde nav zaļa, otra zila. Nu, jau uz pilnīgiem automātiem fotografēt, tad tomēr arī tas ir sarežģīti. Nu, mums mājaslapā arī sīkāk pastāstīs, kā to izdarīt. Un trešā lieta, protams, iesakāms ir statīvs, bet fotoaparātu var arī likt uz galda vai turēt rokās vai jebkā citādāk izpildīt. Tas ir vienkārši tā, lai tās bildes nav tādas saraustītas, ka viena no vienas puses, viena no otras puses, bet to arī atkal var izmantot kā efektu. Jā, tieši tā. Tā kā, nu, mēs šodien radīsim un stāstīsim, kā to darīt. Es domāju, jau viss sapratīs. Ja kādas problēmas, tad mierīgi mums ir fórums saitā un jautājumu varam rakstīt. Cik bildes aptuveni šodien izmantosim? Es nezinu, tas ir atkarīgs no tā, cik daudz mums sanāks. Nu, es domāju, ja arī apmēram kaut kāds 300 bildes varētu sanākt. Tas būtu tāds optimālais, lai varētu uztaisīt šādu filmiņu, vai ne? 300 bildes ir apmēram uz 20 sekundēm. Nu, tas ir apmēram tas, uz ko mēs mēģināsim šodien tiekties. Nu labi, nu dalībnieku mums šodien ir daudz, bet cik es saprotu, Andrew, tad būs galvenais aktieris arī, ja, galvenajā lomā. Fotosesija, 300 bilžu. Tu pirmoreiz piedalīsies šādā filmā? Jā, tu esi satraucies? Jā, nu labi, nu cenšaties. Nu, šobrīd es varētu teikt, jums ir tā aptuveni pusstunda laika, lai jau kaut ko varētu pēc tam parādīt, atstāstīt. Un pieslēgsieties tad jau, un tad jau redzēsim, cik tālu mēs būsim tikuši. Tieši tā. Jā, nu, Digitrix LV ļaujam viņiem darboties un taisīt stop motion filmiņu. Šobrīd Lauris Reiniks jau Morning Lullaby 4. numurs. What I miss most of all is a little funny. It's a song with no words, your morning lullaby. What I miss most of all is how I embrace you when you sang into my ear, your morning lullaby. Most of all is a little funny. It's a song with no words,
to my ear your morning lullaby. Eirovīzijas sadaļa mums šobrīd nedaudz pārtraucās un ejam pie mūsu viesiem, pie mūsu draugiem Digitrix LV un stop motion filmiņām. Nu ko, cik es saprotu, kaut kas jau ir tapis. Mēs jau esam uztapinājuši, bet tādēļ mēs gribam iesaistīt jūs kā galvenos varoņus. Spēcīsim ar jums vien. Stāsti. Tātad, kas jums būs jāizdara? Tu, Valter, apsēdīsies šeit, nostāsies, un mēs to nofotografēsim, pakstēsies vēl pa kadru, nofotografēsies vēlreiz, tad apsēdīsies, un tad pasauks savu dargo kolēģi savu blakām, un viņi arī apsēdīsies, tad uzstīs pa pogu, un jūs ap divi aizbrauksiet. Tā vienkārši. Jā, Izklausās vienkārši. Mapīts pie vietas un aiziet. Mapīts pie vietas, ātri taisam šo, un tad... Labi, tu tur sek. Un jūs arī, jūs sakat, man jākāpj augšā? Jā, kāp augšā. Un viss mājās dara līdzi. Jā, un tagad vienu soli uz priekšu. Jā, vēl vienu soli. Labi. Vēl vienu soli. Jā, tagad pagriezies. Jā, un tagad tā pa pusē apsēdies. Un vēl vairāk. Un tagad apsēdies, un tagad pamāja roku. Jā. Tev ir jābūt tur. Tagad tu arī tāpatās viņam blakus tā kā parādies. Rīz kā pakšā, jā. Un tad arī tā pa solītim. Un viens solīt. Jā, tagad pagriezies. Un tagad tā uz leju. Jā. Super. Un tagad vēl tā pacēl tā roku uz to pogu. Un tā kā atvēzējies bišķīt. Un tad uz leju. Nē, tad es šitā. Jā. Ļoti svarīgi. Ļoti labi. Nu jā, tas viss. Un nē, un tagad vēl pēdējā pa pogu. Pa pogu, un jums jābrauc uz priekšu bišķi. Jā, nu tad pavākam jūs uz priekšu. Labi, pavelkam uz priekšu. Abā, sēžam tepat. Labi. Es vairāk nespiežu pogu, ja? Jā. Tu tik rulē uz priekšu. Labi, pavākam vēl. Jā, tas arī tā, kā tas Tā arī tas notiek, ja? Tā arī tas notiek. Kamēr mēs šeit vēl velkamies uz priekšu un atpakaļ, jums reklāmas pauze. Nu ko, bet šobrīd redzējāt, kā mēs tur mēģinājām safačēt stop motionu ar kečinu. Slīdējām, sēstījāmies, sēdāmies. Un ko tik nedarījām. Jā, nu ko. Labi sanāca, viss bija baigi. Labi. Nu ko, varbūt skaidrs, bildes ir safačētas, viņas tiek ieliktas kompī. Kas notiek tālāk? Nu, tas arī notiek. Teiksim, mēs paturam to mapīti. Kas tur notiek? Atrodam datorā Movie Maker. Nu jā, Movie Maker, protams, palaižam. Atrodam mapīti, ievelkam visas tās bildes šeku reku iekšā. Movie Makers, tas parastākais Windows, ko piedāvā, vai ne? Jā, Windowsiem ir, Maciem nav. Nu, Maciem gan jau kaut kas cits ir. Droši vien. Tad mēs ejam pie Tools un Options, uzliekam to bildes ilgumu. Var uzlikt uz pašu mazāko, bet tā kā jums bija diezgan maz bildītes, lai izstiep to garāk, mēs uzliksim uz 0,25 sekundes, lai tā bildītu vienu. Tātad vienā sekundē mums būs 4 bildes. Jā, bet skaistas. Skaitu. Bez gala. Tad mēs iezīmējam ar Ctrl A tās visas bildītes un ievelkam timelineā. Tas viss ir noticies, uzliekam mēs titles or credits un uzliekam sākumā kaut kādu nosaukumu, teiksim. Mēs te vienojāmies, ka jums varētu būt kapsluks ieslēgts. Ko tu tur raksti? Tu nemāk rakstīt. Tu nemāk rakstīt. Just married. Just married. Man viss ir Ar šobīgiem šitādiem te. Mēs spiežam okidoki. Un tad jau mēs varam iet pie file un save movie file. Un tad jau viss tas ir noticies, ja? Bet ja man, piemēram, nav safačēts viss pēc kārtas, tur nesanāk. Tad ir tanī mapītē vislabāk, tu vari spēdot uz priekšu arī redzēt, principā, kāds izskatās. Un tad tu pat tās bildītes, kas tev nedara, tu vari dzēst ārā vienkārši. Un likt to vietā varbūt kaut ko... Terminatoru. Viņš vienmēr labi izskatās. Ānis ir fantastisks. Mēs šeit vienkārši spiežam next. High quality large uzliekam video.
un tad viņš mums rēķina. Un nākamajā reizē mēs pastīsimies, kas mums te pat ņēmošanās ir Tad mēs ar Valturu būsim tā kā apprecējušies. Mēs tā kā brauksim savā kāzu ceļojumā. Jau kā Jā, mums jau kā Mēs aizmirsām buņģus aizmurē pielikt. Jā. Nu, tās jau ir piezīmes. Bet tas jums idejai, ja ieiet Digitrix LV, apskatīties uz konkursiņu, kas tur viss ir jādara, un tur gan varēs buņģus pielikt. Un ko tik vēl ne. Varēs kameriņu dabūt. Jā. Kad cenšamies. Ko, pēc pāris minūtēm tiekamies un apskatīsimies abas divas filmiņas, kas ir tapušas, reāli stundas laikā. Stundas laikā divas filmiņas jums arī ir iespēja. Kā mēs te izklaidējamies te, kamēr nekas nenotiek. Labi, jā. Nu ko, vēl joprojām balsojums vēl tiešām pāris minūtes, jo tūlīt mēs beidzam raidījumu, bet pirms tam vēl ir jānoskatās, ko tad Digitrix LV puiši ir sataisījuši stundas laikā. Nepacietīgi tiešām. Nu, puiši. Stop motion filmiņas tāda. Jā, sākumā atgādājam, kāpēc ir jātaisa stop motion filmiņas. Jā. Lai piedalītos konkursā pie mums. Jā, tieši tā. Dabūt savā īpašumā kameriņu. Digitrix LV. Digitrix LV ir vaļā, šeit ir viss info iekšā. Tā kā brīnām tik iekšā. Ko mēs šodien izdarījām? Jā. Uztaisījām ar jums skaisto. Skaistā kāzu. Oi! 13 sekundes. Skatāmies. Just married. No sieviņa, načur. Laižam. Laižam dzīvē. Wow, aiziet. Aizbraucām. Tas ir skaisti, jā. Nākamais mums te ir, ko mēs ar Andrew uztaisījām. Skaists virsraksts. Don't drink and traktor drive. Iepšu nedzer un nebrauc ar traktoru. Tad Andrew iedarbina traktoru, jā. Ieliek otrajā. Jānis, Sorry, man. guļošais Jānis. Saka, ka nedrīkst braukt, bet traktoram ir viens. Un ir crash. Vai Kā ar tas muguru? tāds trilers īstenībā? Kā aktieri, kā tu jūties pēc šādas atbildīgas lomas? Jā, iedod, jā, runā. Ārprātīgi labi. Jā, bet nedzeriet un nebrauciet ar traktoru. Tāda ir mācība. Skaidrs, tad ejam iekš to Digitrix LV. Jā, un taisam. Jā, paldies. Tagad gan laikam mēs nākam pirmdien netiekamies, jo mums būs Jā, jo mums jābrauc uz olimpiskajām spēlēm. Jā, mēs jau arī laidīsim projām uz olimpiādu. tiksimies. Bet nu ko, veiksmīgi un turam īkšķis par Latviju, par visiem. Viennozīmīgi.